Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi hokeja draugi. Pussezona NHL ir pagājusi un pienācis laiks mums kopā Gunter Past paskatīties, kas tur ir noticis, kā spēlē latviešu spēlētāji un kādas būs prognozes. Sveiks, Guņa. Čau, Valdi. Mēs nesen tikamies, mēs atkal mums jāturpinām. Jāpaskatās, cik mēs bijām pirms Cik sezonas. mēs gudri bijām. Jā, cik gudri, cik muļķi. Jā. Ok, ko sāksim mēs ar latviešu spēlētājiem. Mums viņu ir 3, sākām 4. Viena zvaigzne 5. arī pazuda. Ja, labi, tos mēs neaiztiksim, Balinsku un Šilovu. Sāksim mums ar mūsu lielāko zvaigzni, Teodoru Bļugeru. Klausies, tad, kad mēs te sēdējām ar viņu, un viņš te bija Vankūverē, tu vispār vari iedomāties, ka viņam būs tik laba sezona? Nē, es tev teikšu, tā man iekšā bija vēl, tāds, Dievs dod, lai viņam viss tur izdodas un aizķerās aiz sastāvu, un, lai iebrauc tajā sastāvā iekšā un lai viņam viss izdodas. Bet, es teikšu, viņam izdodas diezgan ļoti spēcīga sezona var sanākt. Tad, kur ir tas izmaiņas viņā? Kur ir tas? Izmaiņas, es neteikšu, ka tās izmaiņas tomēr, tur pa lielo ņem Vankūveru, tur nav Pitsburgas zvaigžņu līmeņa spēlētāji, tie, kas viņu visu laiku ēnā. Es neteiktu, tagad pirmās maiņas tur ir vienkārši bombardē. Nē, labi, viņas bombardē, bet tomēr tur tie 2 uzvārdi tur nospiedoši bija. Jā, tas pats Džeks Kesels, kas gatavs tas bija pieslēgt. Viņš jau 3. centrs taču tur bija, un labi, viņi tur pēc tam uz Vegas, viņš aizgāja. Jā, viņi tur viņš sāk staigāt. Jā, un te vienkārši viņš ir tā kā ticis, savā čaļu barā. Viņam parādījās tie talanti, ko mēs vispār neredzējām. Piespēle. Piemēram, tā pēdējā piespēle, ko viņš iedeva, vispār neredzot pretini, neredzot spēlētāju, viņš ar šito kaut kādu čuņiku tādu iedeva, ka tam vienkārši bija jāieliek. Tas ir tas, ko mēs teicām studijā. Tā nav piespēle, kad pa dirstrāpu, pa slīdu un atnāk tev ieraksta plusiņu, tev pieraksta piespēle. Bet tāda piespēle, jā. Bet viņam jau arī viņi tie goli iemesti, atceries, viņš jau tur svaidīja ārā vārdsargs no apakšbiksēm, visi izgājieni, viņš tur tukšos vaid iekšā. Jā, bet mēs pilnīgi redzam citu Tedi. Viņš Pitsburgā bija cits. Jā. Tur viņš kaut ko dzemdēja, tur kaut kāds gols šeit, viss nāk brīvi. Skaita viņš punktus, nevāc lielāko daļu punktus, gan arī vairākumā. Viņš vispār nav tur punktu. Bet tad nav pārsteigums, ka pat eksperti saka, ka šī maiņa kopā ar Gārlandu viņiem esot labākā visā līgā. Nē, trešā maiņa. Bez šaubām pārsteigums ir Vankūver. Sāksim ar to, Valdi. Vankūver to, ka Vankūver atrodas augšā, mēs pirms sezonas. Tā. Mēs vēl paskatīsimies, prognozes, kur tā Vankūver būs. Ka Vankūver būs augšā jau, es jau atceries pirmās uzvaras, kad viņi vinēja 2 reizes. Man bija pārsteigums, ka viņi 2 reizes nomazgāja Edmontonu, tur 8-1 un 4-3 izbraukumā, tur apspēlēja pašā sākumā. Uz doto momentu Vankūver skaitās viens no favorītiem. Labi, kas ir Teda griezti šobrīd? Mēs redzam baigo progresu. Viņš ir bez grieztiem pašlaik. Dievs dod, tur es pat baidos teikt, kas būtu, ja viņi tur ieliktu vēl Petersonu vairākumā. Sākt vēl skriet, vairāk, vispār. Bet interesanti tas, ka viņš arī pirmā opcija ir arī mazākumā. Es tev teikšu, kas galvenais ir, ka viņam treneris uzticās un dod spēlēt. Un arī liela viņa. Jā, un mēs tikko redzējām pēdējo spēli, ko mēs komentējām, viņam diezgan liels spēles laiks, viņš visu laiku bija. Atceries, bija 13 minūtes bija nospēlēts, viņš jau bija 5 maiņas jau nospēlēt. Kas vispār noticis? Tā kā tie iepriekšēji viņu nemācīja izmantot. Lielākā daļa tas parasti ir tā, ka tev vajag baigo sakritību. Tas tā kā Elvis, trāpās uz treneri, treneris atrod iemeslu. To mēs vēl Eltoņu nākošo ņemsim. Es vairāk gribu to potenciālu varbūt vairāk. Vislielākais plus, ko es redzu, ka viņam ir baigais kredīts uzticības. Man tas ir baigi patīkami, un viņu vajag izcīnīt vēl. Un es tā domāju, ka viņš to ir izcīnījis ar savu kaut vai to inteliģentu attieksmi, un profesionālo attieksmi pret dzīvē, darbā un visā.
Un tas jau nepaiet garām. Zini, kā tu jau to visu redzi. Zini, viņš nav galu galā, viņš nav nekāds Ničuškins, jā, kas var... Tu jau viņu te aizstāvēji, Ničuškins. Es neaizstāvēju. Toreiz teici, kur viņš, kas tās ukraiņu meitenēm bija, kuras viņi tur ievilkt tajā es tev hotelī? teicu. Nu, kas tagad atbrauk uz Kazahiet? Nu, es domāju, ka tā Ukrainieta atgriezusies ir, zini kā. Bet viņam ir alkohola problēmas, Ničuškins. Nē, nu es tev teikšu pēc... savas tādas tā kā jūšanas, Džekam, protams, 20. 21. gols tur ielidoja, ja? Viņi 3-0 vinnēja. Viņš viss vairākums caur viņu gāja, viņš tur, zin kā, čalim bišķi sagriezās. Galvā, zin kā, litrs iekšā jau. Es domāju, ka tā tur bija, ka iedeva 2-3 brīvdienas viņiem. Zin kā, viss beidzās, ja? Jā, un noteikti, zin kā, Ragavās tā ielec. Zin, kas pārsteigums, ka Colorado izlaida tādu statement, ja? Kurā viņa attaisno tā kā ķipa, kas noticis. Viņa vienkārši nenes ārā. Jā, tas ir tas NHL, kas jā, man tas baigi patīk. Bet visi saprot, pa ko iet runa. Labi, pat tēdā kultūra un visa ļoti daudzi tagad runā par to, ka, teiksim, viņam vajadzētu pagarināt līguma Vankūverā. Bez šaubām. Viņam ir šogad, jā, viengad līgums. Viņam bija viens gads, vai es nezinu. Vienu gadu. Vienu gadu līgums, un es domāju, uz ko viņš var cerēt. Tā. Naudas ziņā? Jā. Nē, domāju, kaut kur Četrīšu rajonā. Ja 4 rajonā, un cik, atkarīgs, es domāju, cik liels gads, 2, 3. Viņam vairāk pa gadu un 2 neslēdz. Es tev pateikšu tā, minimums 3 viņam iedos. Jā, ja viņš tā turpinās, un tur vēl jāskatās, ka vajag, lai viņi ieiet tajā play-offā iekšā. Un vēl kaut ko vēl, Stanley Kausa iziet cauri. Jā. Viņš ir vienīgais, man liekas, Stanley Kausa īpašnieks tur, Vankūverā. Man tā liekas arī, jā. Jā, es nezinu tik labu statistiku, es domāju, mums tie skatītāji... Zin vairāk. Mums skatītāji zin vairāk pa mums, tāpēc tā kā viņš var ienest, varbūt, ja viņi kļūs par Stanley Kausa īpašnieku. Laime atnest. Viņš būs tas, kas... Atceries, bija kaut kāda hokeja gāja kopā, un tie tik vinnēja. Bija gan KHL, gan NHL. Jā, ņēmu, kas jau bija vinnējis. Ko, novēlēsim Tedim, kā teikt, mēs vēl turpināsim, būs kādas spēles, mums vēl paskatīsimies. Tā kā liels prieks par viņu, sapcīt arī mēs ir sarunāta intervija, viņš varēs konkrētāk apstāstīt par to, kas ir tās izmaiņas. Kas bija Pitsburgā, labi, Vegas tur tā, un kas ir tas, kas viņam to rezultātu nes tagad. Baigi interesanti. Viņi paši iekšā dzirdēt. Ok, ejam pie mūsu aktieru lielākā. Elmers Ļikina. Viņš ir ar saviem gājieniem un tagad nesen interviju vēl iedeva. Jā, viņš ir atkal kārtējo reizi bišķiņi, kā teikt, uzmanības centrā. Jā, satricinājis publiku. Kas notiek ar šito čalu? It kā sāka labi, viss bija normāli. Ničuškinam ir cits problēmas, bet kas ir Elvim? Emocionāls vārdsargs, vienkāršāk tas būs. Bet tas ir labi? Nezinu. Tagad, agrāk tas būtu pats par sevi saprotams. Tāda bija viss traki. Viss vārdsargi bija ar tādu. Roa, un mēs atceramies. Belfors kauties visu laiku gāja, zini, tādu. Pat tas pats Gašeks pat bija, zini, tāds. Tur varēja ģitāri iemaukt. Viņam uz rokās pat nebija. Zini, Gašeks atceries, tur bija viņam tā nūja visu laiku, viņš tur ar rokām. Un kājas pa gaisu. Jā. Un viņš tik šitos... Zini, agrāk bija... Cik es varu sakot, lielākā daļa bija baigi emocionāli. Tāda diezgan nestabila psihiski. Elvis, no vienas puses. Ir vajadzīgs tāds? Principā tas slikti nav. Tā kā vārdsargs ir emocionāls, tā ka viņš dzīvo līdzi. Tas kā kuram trenerim patīk. Izskatās, ka šitam nav paticis. Šitam nepatīk, es domāju. Viņš atriebjās par to gājienu? Es domāju, kaut kur jā. Mēs jau par to runājām, bet tomēr izlika viņu ārā. Viņš tomēr vinnēja maču, viņš bija dikti priecīgs. Tagad izrādās, ka viņš prasot maiņu. Pirms tam viņš teica, es jau neko neprasu. Es negribu būt trešais vārdsargs. Kas notiks? Kā tu prognozē situāciju? Nezinu, es palieku tā vai tā pie... Lai gan tagad tā iedziļinoties citu klubu, zini, pirms play-off tādos. Karolīnai Ranta un Kočetkovs ir ārā, un Andersons tur vispār nav. Toronto.
Nu, mēs, jā. Tā kā, bet principā bet viņš var. Es Man patīk, ka dodu- eksperti zina, ko teica. Viņi teica, viņi tagad pēta viņu psiholoģisko stāvokli. Nu, jā, nu viņi kā Kā viņi var viņš- izpētīt? Kā viņi var Nē, izpētīt? nu kā, nu viņi tagad, tas trobels atcelt ir, zin kā. Tagad skatīsies, kā, nu es domāju, zin kā sūdi upuru uztaisīt, un tagad skatīsies, kā peldēs ārā, zin kā. Nu, pirmais iegājiens normāls, zin kā, nu it kā uzvarēja spēli, malači. Jā, Nu, it kā, ja viņš aizķersies aiz spēles, nu kurš viņu mainīs? Neviens viņu nemainīs no turienes. Prastu to maiņu. Tā Rāsels tur tagad ir. Nu, nav Kas viņš. ir tā Rāsels vispār? Kas tas pa Nezinu, bambālu? nu, man principā es esmu diezgan izbrīnīts vispār, ka viņš ir NHL. Jā, un viņš konkurē vēl ar Elvi. Nu, nav, nu, es tur kaut kādā, mēs bijām studijā, viņš kaut kādā bija, mēs ar tevi pagājušajā gadā viņš bija. Nu, viņš tur nav glābējis, galīgi. Nu, labi, bet paskatieties, cik tur krievu vārdsargi. Nu, pilns, protams. Viņi vienkārši iet jau pēc standarta. Jā. Nē, nu, viņiem spēcīga skola, tur vesela paudze bija. Kas tur bija tam krievu vārdsargiem? Kur viņi tik daudz? Nu, zin kā, Kas viņus gatavoja? Viena sistēma vai skola? Vai nu, kā? kā, nu, viņi visu laiku bija aiz normāliem vārdsargiem otrajā. Un vajadzēja visu laiku nokost konkurenci. Konkurence, jā. KHL, nu, ot, Krievijas, nu, es uzskatu, ka spēlētājs aug tikai konkurencē. Nu, tu piekrīt man. Visu laiku, kad tev ārzemnieks jānoēd, ir, ja, kurš atbraucis naudu pelnīt. Tev arī kaut kas jāparāda. Tev arī kaut Un ko pie tam tur un maksā sāc, vēl. jā, un viņi jau, zin kā, Un tāpat ir nokoda arī savā laikā šito te Samoilovu. Ja? ne tikai Samoilovs. Nu, Viņš visu Krieviju PSRS nokoda. Jā. Bet tā tikai jaunie var nokost. Ja? Nu, galvenais bīdītājs meistarības, tā ir konkurence. Es vienīgais kā arī, jo kaut kā, nu, ņem to pašu Hašeku, ja, nu, viņš arī Maskavas Spartakā spēlē. Un pa lielo šis Čorkins jau vazājās tajā pašā organizācijā, plus mīnus tur Atlants. Atlants, pēc tam viņus pārdeva uz SKA, zin kā, tā, ka tur Atlantā nebija naudas, es jau zinu tās iekšienes, zin kā, nu, protams, ka viņi visi tiecās, visiem vajadzēja kaut ko nokost. Tajā pašā Ufā Reku Vasiljevskis izauga. Tur jau arī visu laiku ārzemju vārdsargi bija. Kazaņā visu laiku tas Soms bija. Tu saki, tas ir viens no tādiem attīstības modeļiem. Bez Nu, šaubām. visos sporta veidos paņem labāko ārzemnieku, un tad tu vari, viņš var konkurēt un Valda visos, mācīties. ir, Arī. nu, bez šaubām. Bet visos bagātajos Krievu klubos, pat nebagātajos, visur spēlēja vārtos ārzemnieki. Nu, ņem pa lielo, kaut vai bija ICS, kā bija, Soms bija tam, kam bērns tur izklīt par logu ārā, tur Maskavā bija tāds ar embu uzvārdu. Nu, tur, Kā var izkrist bērns? nu, tur, nu, uz balkona izgājām, kaut kā viņam tur bija, es neatceros to uzvārdu, Markanens man tā liekas, kā viņam bija. Sieva bija mājā palikusi, jā, nu, tur. Visos klubos jau bija Reku Johansons, jā, tas, kas Zviedrijas Kolorādo izlasē. tagad. Nē, Tampā, ja, kas ir? Nē, Johansons, viņš SKA un CSKA taisīs, jau jā, baigos tas- kontrakts, viņš tur naudu nopelnīja, viņam vispār tas ir, viņš Zviedrijā jau, viņš saka, es pabeigšu, viņš parakstīja, un tā liekas 3-5 gadu līgumu. Bet viņš ir labi stāvējis. Viņš baigi labais vārdsargs, jā, nu, bet viņš tur nopelnīja, viņam tur kosmisku naudu viņš nopelnīja Krievijā. Un tiem vārdsargiem viņiem visu laiku, zin kā, tev jāaug. Tur jau arī tagad kaut kāds Baltkrievu čalīts, ja, ir skā. Viņš tur visus rekordus uzstādījis, bet viņam nedod, viņi tur nozag no Vladivos to ievilk iekšā to Seribrikovu, nu tā kā, bet tur Moisejevičs uzvārds. Liels tur tāds 2-metrīgs vārdsargs, viņam tur bija kāds 7 uzvaras, man tā liekas, viņš bija izcīnījis. Zin kā, viņam nekad nedod iet pie šprices, bet viņam iemest nevarēja. Zin kā, nu viņš nesen tikai... Jā, baigi interesanti, tā Krievu konkurē visu ārā, un arī Elvim ir konkurence. Jā, Tad, ko bez tu šaubām. paredzi ar Kolumbus vispār? Šo sezonu, nākošu sezonu? Nu, nezinu, nu, mēs taču viņus nosaucām tādu bombušu komandu. Nu, Viņi bombušu ir- komandu. Nu, tad es saprotu, ja Elva aizmainīs, tad viņš no bombušu komandas tiks prom. Nu, es domāju, ka viņi neaizmainīs, bet nu, viņam būtu diezgan labi kaut kur Pamainīt. Jā, Un es domāju, arī viņš jau tur viss tas vēsturiskais moments, kas tur bija, aizbrauks no tās vietas. Zini, kā tu Jā, ej garām tur. Vismaz Tur me- visu laiku tās atmiņas par Jā, kaut ko. vismaz mēs redzēsim, ko pa lielo. Nu, Jā, ko Var, ielikt tādā nevar. komandā, nu redz, mēs arī te
pamainīja komandu un pasties, cik labi. Zin kā, varbūt tur iepeldēs normālā blicē. Gaidām, drīz jau būs arī tie trade deadline, un es domāju, arī tur būs ļoti interesanti, varbūt kāda Latvija tur, kas tur kaut kur parādīsies. Nu labi, pa Šilovs nav šosad startējis, Balīnski mēs neaiztiksim, tāpēc, ka, ir noslēgts līgums. Balīnskis ir malacis. Jā, viņš ir izdarījis to, ko, man liekas, neviens negaidīja. Un gaidām, viņš ir Floridas sistēmā iedevis tādu, kā var pateikt, tas, ka viņš ir spēlētājs. Un tas ir baigi. Viņi zina to. Bet tur tie Mantauri, Veklbad, viss, kas tur, viņiem tur tie Larsoni, Ekmani un kas tik tur nav, viņiem visi tur Forsling, kas tur veseli čupi ir pieredzējušiem lieliem kontraktiem, viņi tak nevar viņus. Bet viņš ir pirmā opcija. Es saprotu, kā trauma viņš vienmēr var izsaukt. Es tev pateikšu, viņš ir izdevīgs pat no maksāšanas lapas. Izdevīgs, ka tur jau nākošu sezonu ar viņu rēķinās kā ar normālu spēlētāju. Ar viņu rēķinās kā sešnieku, kā pirmā sešnieka aizsargu, tad viņi skaita, ka viņi ekonomē vēl. Bet iedomājies, kādā komandā tad spēlē viņš. Tā jau arī top komanda un pasties tur Kačaks un Barkovs un tur Reinhards un tāda blitz, tur viņi tik uzbraukoši komanda. Ejam pie trešā mūsu mūžīgā Buffalo veterāna, kuram nabadziņam, ar komandu slikti iet, bet viņš ir ar viņu dzīves, viņam ar dzīvi viss kārtībā. Viss izdevies. Jā, bet, labi, pafilozofēsim. Viņš vēl cik ilgi tajā NHL būs vēl? Viņu vilks cik ilgi var. Tu man pasaki, kāpēc viņu, viņš tik ielikts pirmajā draftā 14. numuru, kas ir tie viņa talanti, liels? Kas ir tas, kas varbūt... Ja jau izvēlās, viņš māk spēlēt. Nē, par to neiet runa, bet kas ir tas? Mēs redzam, cik ilgi karjera ir pagājusi. Kas bija tas, kāpēc viņi izvēlējās? Buffalo viņi izvēlējās? Jā, kāpēc? Es domāju, Buffalo, bet ka viņš ir pirmā kārtas, teiksim, spēlētājs. Viņš bija diezgan skaļš junior līgās. Bija skaļš, jā? Jā, bet ko viņš ir tad, kas viņam toreiz bija? Viņš ir meta gols, piespēles atdeva, varēja redzēt. Bet tagad, saprot, tā Buffalo visu laiku bija miskas, zemē. Un viņi visu laiku tos pirmos numurus ņēma, zin kā, un tev visu laiku nāk zvaigzne pēc zvaigznes. Viena zvaigzne otrai lietas virsū. Visu laiku tev pirmajā raunda izvēles, cik viņam gadu pēc kārtas. Arī šogad būs. Zin kā, un tajā lielajā, zin, ka tev komanda pa lielo nespēlē, tev visu laiku, zin kā, tu tā kā kāršnamijā, tev tālāk un tālāk un tālāk, zin, visu laiku. Bet to, ka viņš var spēlēt, viņš pat no trešās maiņas, atceries pēdējo spēli, ko mēs komentējam. Vienīgo to tādu normālu no spēles momentu viņš jau izveidoja, izlīd tur uz vārtiem, vienkārši neiemet. Labi, viņa loma mēs esam bieži runājuši. Es tomēr gribētu vēl paskatīties, piemēram, viņa komandu. Jā? Viņš līdz play-off zonai tur ir 7 punkti, 8. Ir kaut kādas cerības tomēr tikt viņiem play-offā beidzot. Tā vajag, es pastīju. Tur 42 punkti viņiem ir tagad, līdz 49 vajag, 7 punkti viņiem ir tur, lai viņi tiktu iekšā. Es domāju, ka nē. Nē, jā, tas ir daudz. Pussezonu viņi var uzlabot spēli, brīžiem uzlabot tur var 1-2 spēles, viņi jau nav tādu. Viss komandas ir labs. Es neticu, ka mēs redzējām viņus dzīvajā, jā, uz Vankūveras fona mājās viņi spēlē. Viņi spēlē mājā. Un 0-1 zaudēja. Labi, tur sanāk tā kā futbola Brazīlijas izlase. Viņi pret Brazīlijas izlasi spēlē. Te iemet, cik vajadzēja priekš uzvaras. Vēl vienu golu neieskaitīja. Viņi jau pa lielo neko neparādīja. Tātad atkal kārtējais. Es domāju, jā, bez šaubām. Es neticu tur, ka viņi var tagad sēriju nodot, pieņemsim no 10 uzvarām. Bet tur jau arī viņiem 2 punktu sistēma ir. Viņi pat apsties 44 spēles, pat pieņemsim, līdz 60 spēlēm viņi tur jau vinēja 15. Bet pārējās komandas jau arī nestāv uz vietas. Jā, skaidrs. Visi jau caur overtime ņem punktus. Uz Latvijas izlases viņš būs? Tas viņam jāprasa. Kā tev liekas? Domāju, ka nē. Redzi, kur iznāk mums no NHL večiem praktiski tikai Elis var būt. Ja viņi neaizmaina uz kādu play-off komandu, praktiski neviens. Balinskis, ne, Šilovs, ne, Girgensons. Bļūgers, ne, un vienīgi Girgensons. Ja. Ejam pa prognozēm, pa saucamiem divizioniem. Un
Iesim Atlantika, tur ir Bostona, Florida, Toronto, Detroit, Tampa, Montreal, Buffalo un Ottawa. Nu, sāks ar pastarīšiem Ottawa Senators. Nē, dažas vārdas, tomēr tā komanda uz papīra izstāsta diezgan labi. Jā, Tarasenko vēl nopirka. Jā, bet viņš kaut kā nespēlē. Jā, kaut kā tur ir vainīgi. Viņi 30 punktu, tas nav viņa līmenis. Vārds ar Korpisalo aizgāja. Nezinu, man jau tas Korpisalo man viņš nepatīk. Jā, bet viņš vienīgais bija tas konkurents vairāk. Ar ko vienīgais, jā, un ka Soms tur ģenerālmenedžers. Vienīgais. Jā. Skaidrs. Tad nevari tu iedot tādu savu redzējumu, kas to komandu tur. Viņu, viņi tā kā noburti ir. Viņai lāsts ir virsotā. Lai gan tā ir, Kanādā hokejs. Jā, grūti pateikt, jā. Labi, klausies. Ko es gribēju teikt? Tā. Monreāli mēs neaiztiksim tā kā mauts, bet Tampa. Tā, 5. komanda, kas ir reāli play-off zonā. Tampa, Vasiljevskis ir atpakaļ. Jā, tā komanda ir, ļoti pieredzējusi, čempionu komanda, un Kučerovs ir atpakaļ. Kučerovs ir baigās starā. Bet viņi nav līderos nav. Kas pietrūkst? Nav sastāvu, plašums nav sastāvu. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos. O, cik skaisti! Bet vai varētu būt drūzdiņā ātrāk? Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Nezinu, Vāciņi. NHL. Viss vienādi, viss klubi ir viens otru apspēlē. Bet iepriekšējos gados viņi bija līderi lomā. Iepriekšējā gada viņiem uzreiz gāja tur diezgan. Viņi daudz aizgāja prom viņiem. Tāpēc, ka jāieliekās visu laiku, viss jau. Tas pats Hedmans, viņš jau nav jaunākais. Jā, Hedmans baiglabais. Jā, tur nav, tas Stamkos jau bija baigi traumēts. Viņš visu laiku traumēts. Bet tagad viņš spēlē jau kuro sezonu bez traumām. Tā kā arī. Tā komanda arī, es to teikšu, ļoti simpātiski, bet redz, viņi turpat. To, ka viņi būs play-offā, es pat nešaubos. Ja? Labi, Detroit pārsteigums. Jā, bez šaubām. Tad kas ir Detroits? Keins? Atpakaļ. Nē, tas Detroit tagad bišķi pacēlās augšā. Nē, bet kāpēc Keins aizgāja uz Detroit? Viņš redzēja to potenciālu komandai. Laikam viņš ieraudzīja sev tur kā vajadzēja. Viņš teica, viņam tur draugi, tas Debrinkets vai kas tur? Saprot, tā ir komanda, kurai ir kur tiekties. Keinam, viņš ir čempions, 3-kārtējs. Ja? Tur ir tā lieta, tā pa lielo komandai ir, saprot, ir no kurienes atgrūsties, no dibena. Jā, ne no tabulas apakšas. Pats padomā, Keinam ir kā nekā, ir gada kaut kāda. Citā komandā, tur jau pa lielo viņš jau ir. Čikāgā viņam nevajadzētu piedalīties. Viņš ir izanalizējis. Briškā viņam Čikāga apakaļ, vecajās. Bet es nesaprotu vienu, pastāst, es gribu to tēmu. Tu esi leģenda, tā kā Jordans Čikāgā bija, ja? Kāpēc tāda Keins nevar nospēlēt karjeru līdz galam? Kāpēc viņas maina viss beigās? Kad tu 2-3 tā kā miskastnieki aizmet prom, un man tas nepatīk. Piemēram, tā kā Dwayne Waits tur nospēlē Miami, viņam tagad statuja būs. Kāpēc tādam Keinam nevarētu būt statuja, piemēram? Viņš aiziet prom, un beigās tur kaut kad pēc 5-10 gadiem paceļ viņa to maiku. Es domāju, ka viņi tāpat pacels to maiku. Ne, pacels, jā, bet nav tās, kā var pateikt. Atnāk Bedārds, viņš kopā varētu ar viņam varētu daudz ko pamācīt un tā. Nav tā. Kāpēc viņi tā dara? Tas tā kā tik liela alga, tāpēc... Es nezinu, basketbolā man tā liekas, ir tomēr apkārt zvaigznei veido, komanda. Hokejā tev 4 maiņas ir, tauts tev... Bet tomēr līderi vajadzīgi. Uz kā nāk hokejā? Ir Lemjē nāca. Laikam, tev redz, ienāk visu laiku, tomēr ir treneri mainās. Piemēram, tad Stanley Kausa Kvinē, tur Kvinvils bija, ja? Cik es dzirdēju, no Sants bija, Kvinvils bija štābā treneru, tā ka viņi Stanley Kausa vinēja.
Un Sančs pa viņu baigi labās atsauksmēs. Nu, nevēlt viņš 3 paņēma. Jā. Un bija šoks, ka viņi vispār atlaida. Jā. Nu, viņam kaut kas ar galvu. Sagāja? Nu, viņam ir kaut kas ar galvu, kaut kāds problēmas. Viņam dēls spēlē, zinu, tāpēc, ka es vienu dēlu gribēju uz Rīgas Dinamo. Ohoho, kāds zina. Vienu, jā, un baigi ilgi mēs tur viņš uz Zviedriju nosvīdēja. Zin kā, nu, tur viņam ģimi ir Jomins, viņu piedāvāja, viņš centrālais, viens no viņam daudz dēlu, 3 točni, es zinu, un visi spēlē hokeju. Un līdz pēdējiem es gaidīju, ka viņš atbrauks. Labi, Detroitam, tu redzi play-off zonā? Es jau sapratu, ka tas ir skeptiskais kadrs. Nu labi, arī Keins nepalīdzēs, jā? Ne. Labi, viņiem, vārdsargi viņiem Haso ir, es domāju, viņi ir labi hokeja rādi. Labi, apsties, kā, tur, labi, iesim tālāk, Toronto. Toronto tikpat punkts, cik Detroitē, Bet Toronto nav vārdsargi. Toronto bez vārdsarga, bija Samsonovs. Kāpēc bija? Viņš bija arī pēdējā spēlē. Jā, bet atkal aizsūtīt prom. Jā, no Detroitas 4. Tūliņ gols atnāks apakaļ un viss. 4 norīja. Larkins viņam tur ielika tālajā. Bet viņi arī no 3-0. Jā, bet vispār es teikšu tā. Viņi pēdējo arī tur. Toronto uzbrukums vienkārši kosmos. Jā, es redzēju to. Un tā varēs viņam tur, 2 maiņas tādas, ko vispār apstādināt. Es skatījos toreiz, es tev teicu, spēlē, tā Kelvs bija vārtos pret Columbus, viņi spēlēja, viņi no 0-5 atspēlējās pēdējā periodā. Viņi pie 5-3 noņēma vārdsargu. Marners 2 iesita, jā, tur 2 gols iesita, viņi noņēma. Baigi daudz laika bija līdz beigām, bet viņi mierīgi, viņi 5-5 izspēlē, overtime aizved spēli. Bet kad tev vārdsarga nav. Bet varbūt ne vārdsarga, varbūt aizsardzība nav. Bet vārdsargam jau var kaut kas jāķer. Labi, bet kas tu nevar līgā dabūt labu vārdsargu? Toronto naudu visvairāk. Viņi paņēma Babcock. Tas tur ātri nolikt pie vietas, ja? Principā viņš tur ir. Nē, es brīnos, zin kā, Samsonovs bija jau pirms sezonas, jau bija runas, ka viņš taisās atgriezties KHL. Un es dzirdēju. Krieviem vienmēr ir atkāpes ceļš. Jā, es dzirdēju, ka. Iet armijā, piemēram. Magnitogorsk gribēja viņu. Jo es zinu, man draugs. Viņi varētu, piemēram, apakaļ uz armiju un dienēt, un uz Ukrainas robežu. Atgriezties, labi joks. Principā tāds risks visiem tur pastāv. Beidz. Sportistiem, nē. Sportistiem, Ukrainā es zinu, ka tur futbola komanda savāc, visu oboloģi, visu komanda savāc armiju. Tur diezgan daudz sportisti ir aizgājuši bojā. Tas arī fakts, jā. Pa ko? Labi, ko tad tu redzi Toronto atkal apsmiekli? Es neredzu viņus, ja viņi tiks play-offā. Tā vienmēr pirmā kārta ārā. Viņi ārā, jā, tur. Es nezinu, arī tie punkti nav daudz. Parasti jau viņi līderi lomās. Tagad viņi tiks iekšā ar tādu uzbrukumu. Tu nevari, tu spēlēsi tā kā brazīlietis. Tu 8 iestīs, taču nevar 9 ielaist. Viņi iemet cik vajag. Viņiem priekš uzvars. Viņi caur overtājumiem visu laiku dragā tādu nešķir to komandu, bet visu laiku punktus ņem. Ko, Florida? Man patīk, piemēram, vispār tā komanda ļoti patīk. Es zinu, jā, ka tu kaifo. Man patīk vispār tā. Viņa jau tad, man tā komanda iepatikās, tad, kad viņi to vienu sezonu dragāja, ka viņi uzstādīja to NHL rekordu. Jā, bet izlitoja pirmajā. Jā, tas ir skaidrs, tas jau ir, tā ir klasika NHL, ka tu ej pa. Ka tu nebīsties visu sezonu zaudēt. Jā, un tad tev pienāk tur kaut kāda aizsardzībā un tie tur iebakst kaut ko. Ko tu redzi šogad? Varbūt viņi pie prāta nākuši pagājušajā gadu fināla komandu tomēr. Būs viņi izsitīs? Iestāv viņi. Es domāju, iestāv. Tālāk. Man liekas, ka viņi ir arī apakaļ aizsargi, ir visi tie. Bobrovskis izvilks? Vārdsargs jau labs ir. Jā, bet viņš izvilks visu to pasākumu. Tas ir no viņa atkarīgs. Labi. Viņam reku tagad no Kuzņeckā uzcēla maiku tieši viņi. Boston. Līderi katru gadu aiziet kādu lielu zvaigzni prom. Tad Hāra aizgāja, tad Rasks aizgāja, tad
Benčerons aizgāja un tagad atkal komanda un atkal pirmā vietā un atkal ar lielu pārsvaru priekšā. Bet es tev teikšu, viņi nav tādi droši jau vairāk. Nu, labi, pagājuši gadu viņi vispār dominējuši. Jā. Nu, ir Pasterņāks. Jā, Pasterņāks vārds rats visu laiku. Es esmu ievērojis. Viņš tā kā Večkins no tās vietas. Bet viņš ir baigais špilers, es tev teikšu. Viņš tur Rīgā Viņš tur parādīja. zem kājas liek iekšā tuvajā devītniekā vairākumā. Zin, tā kā gaida, ka viņš piespēldos. Nu, viņš pāris golu tur šedevrāli. Vispār viņš tur... Baigais šedevrs. Čeks baigais. Labrots. Labākais čeks, ja? Jā, bez šaubām. Jā, Uz nu doto momentu viņš ir baigais top uzbūs. Postons izredzes. Nu, viņi jau tur vienmēr ir favorīti. Jālauž viņš. Viņiem ir labi vārds, Play-offā Sveimans ar jālauž. Ulmarku. Viņiem ir aizsardzība ļoti laba. Viņiem ir, man liekas, ka 2., 3., 4. maiņa nav slikta. Nu, tāda viņi visi kapātāja. tāda darba komanda. Zin, tā kā agrāk es domāju, viņi arī varētu, viņi vienkārši pagājuši gadu norāvās. Tagad viņi ir gudrāki, es domāju, ka viņi... Bostonā agrāk bija Rīgas viss tur. Ja kāpēc? Agurēkins strādāja. Nu, Skauti bija mūsu Jā, viņi bija pirmie skauti. Ar latviešu meitenēm. Jā, bez šaubām, viss tur bija. Bet viņi te taisīja to nometni, viņi savā laikā to pašu, visi jau šitie Žoltoks, Poņķelējevs, Čedeņis, Červikovs. Tas ir viss no Rīgas tās te viņi draftējās. Nu, pasties, nu, mums... Jo viņiem bija tūlas attiecības, tas ir pirmie gadi bija, tā kā Latvijas izlase iegāja A grupā. Viņi jau tad jau skautoja, viņi strādāja. Ok. Nu, ejam pa otru pusi, kā teikt, šito te metropoliānu, te ir, nu, Kolumbus mēs jau izrunājam, Devils es negribu aiztikt, Islander arī tādas, nu, kaut gan tur konkurence ir no 1 līdz 7. Mēs redzam, nu, varbūt favorīti ir, varbūt ne Rangeri, varbūt par Rangeriem bišķi vairāk, ja, mums bija iespējas, kā teikt, pakomentēt viņus, mēs te bišķi redzējām. Nu, sen Rangers nav bijuši tādi favorīti, kā tagad. Nu, atceries, visu laiku ņirdas par New York Knicks, tādu kā basketbola komandu un arī par Rangeriem. Nu, tā ilgi viņi neko nav izcīnījuši. Nu, beidzot ir komanda, manuprāt, savākt. Vārtsargs labs, aizsarga normāli, jā, uzbrukums arī ļoti labs. Bet pagājušajā gadā jau bija tas pats. Nu jā, bet viņi vēl jāskatās, ko viņi, ka tikai viņi to visu nesajauc, to viņi atkal tirgu. Nu labi, pagājušajā gadā viņi jau to Keintara Seko savāc, viņi sačakarē visu to komandu ar tiem cilvēkiem. Savilk iekšā un, zin kā. Es domāju, ka šogad viņiem jāspēlē tiem, kas ir. Viņiem tur normāli puikas ir. Zibanēčats un Kreiders un Panārins. Jā, Lafreņie un, nu, Parānins jau tur ir superzvaigzne. Nu, kas ir tas ar ķoma? Galvenā tā viņa spēja. Viņš saprot, viņš dzīvi uztver vienkārši. Uz lauku viņš spēlē tā brīvi. Viņš spēlē, viņš kaifo no tā, vienkārši viņam patīk tas tā liek viss. Bet viņš tur ir zvaigzne, ja? Jā, bez šaubām. Cik Oļeks viņam dodas padomus? Nu, kaut kādas jau dod, nu viņi vairāk, tā kā es redzēju, nu, tur vairāk uz humoru, tas viss, zin kā tas. Oļeks joko? Nu, apsties uz viņu. Nu, tā kā toreiz pateicis, tas viņš aicināja iedzert. Jā. Tā kā toreiz. Viņš jau nedzer. Krievu. Oļeks dzer? Tagad nē, kā. Nu, bet interesanti tomēr, kad, teiksim, atdod savu meitu labāk. Nē, nu es taču stāstīju, mēs jau to teicām, ka Panārs saka, da man, zin kā, pa lielo viņam tur patīk. Rangeru. Nu, New York. Viņam tur patīk, un viņš saka, nu, līgums beigsies. Tu zini, viņš saka, es esmu gatavs pa miljonu spēlēt, zini, lai tur čaļiem tā nav tiek, es gribu vinēt. Pat tā, ja? Jā. Viņš saka, es pa miljonu parakstīšu. Es saku, bet tev jau oficiāli tā arī miljonus, tā pārējais bonusā ir. Viņi jau tagad tāds līgums slēdz, tas tā kā, zini, tas tā kā apdrošina sev, nedod Dievs, ja lokauts ir, zini kā. Ja kas notiek, viņi uzreiz bonusā naudu saņem. Nu skaidrs. Parakstīšanas bonus. Labi, tu redzi, kad viņi var izcīnīt šo Stanley Kausu? Nu, principā, ja viņi nesačekarēs tā kā pagājušo gadu, ja viņi uz tiem grābekļiem nekāps, jo tomēr es uzskatu, ka, zin, ka tu stūķē komandu pilnu ar zvaigznēm, zin, ka tas saucās, ka tev nav ko dirst pasūtīt, zin. Nu, ka visi ir šitie te, visi grib vairākumā uz Pasterņāku vietā stāties un Večkinu. Un tikai gols vākt, zin. Tā, ka tev komandā ir kāda 8, tev 4 labroči, 4 kreisroči, kas tad tev tā savu klavieres nesās?
Zin kā? Nu, labi, ir viena komanda, ko mēs cauri garām nevaram aiziet. Pittsburgh Penguins. Ja? Nu, bez šaubām. Nu, tā ir interesanti. Zināt, kā Tedis jutās, ka viņš bija Pitsburgā tagad. Redz, Tedis aizgāja, tagad Krosbijs pa divām sit katru spēli. Jā, nu, bet kas tur notiek? Viņi tagad paņēma šito te vairākumā zvaigzni, šito Zviedru. Aizmirst uzvārdu sitienu. Karlsson, jā, viņi paņēma. Tā, ka Letāns uzreiz pārgāja pa otru opciju. Jā, bet tur ir tāda ģedovšana smagā, nav? Kaut gan Krosbijs ir diezgan vienkārši puika vispār. Jā? Nu, es tev teikšu, tur diezgan grūti nostumt ir vairākumā, zinu, to pašu Malkinu nostumt. Viņi jau tur saspēlējušies. Viņi to vairākumu griež no... Protams, ka tā ir mūsu tev mīļākā komanda, ja, bet tā... Man jau nav vairāk. Tēdis aizgājis. Krosbijs man vienmēr ir paticis kā persona, kā viņš ir izveidojis pa hokejistu, kā viņš vispār ir. Kā viņš tagad, kā viņš jaunos uzņem. To, ko es esmu dzirdējis, jā. Viņš ir persona. Kas ir Malkins? Ģerevņa? Viņš ir ģerēvis. Ko tu izdarīsi? No dziesmas vārdus neizmetīs. Viņš reāli. Bet, hokejs... Tu to neesi redzējis. Es esmu redzējis. Ko tu esi redzējis? Viņš... pastāst detaļas. Nedrīkst tā runāt. Viņš ir, jā, var redzēt, zin kā. Saka, sejas viss rakstīts? Jā, man viens draugs tāds ar kriminālo noslēdz, viņš to sauc, zin kā, viss svētki tev uz sejas. Krievu valodā tas saucās, šie prazdņiki ne licē, zin. Bet viņam ir viņš ir trīskaitais Stanley Kausa īpašnieks. Bez šaubām, hokejs viņš ir ar lielo burtu, un es domāju, ka viņu vēl kaut cik inteliģenti un tāda apsitus tā sieva viņa ir. Ja, kur arī... Ja tu izvēlies labi tādu sievu, tad arī liecina, ka tu galīgi dumšais. Sieva izvēlējās to hokeju. Nav svarīgi, bet... Jā, bet... Un es domāju, parasti ka tādiem patīk šitās... Es tev pateikšu vienu. Es uzskatu, ka viņš vēl nav nodzēries un kaut kur pa Ņičuškinu ceļu viņš pateicoties viņai nav. Jā, bet viņš arī kodēs. Man liekas, ka nav. No Maņitagorskā kā tu var nedzert? Tas no Čeļabinskas, tas ir 250 km atstarp. Ņičuškins, jā? Ņičuškins no Malkina, tas ir 220 pat rāsts pa labi. Labi, Pitsburgh, kārtējais izgājiens. Nedošu. Viņam Džarijs labi stāv tagad. Labi, bet es nedošu tur, ka viņi tālu aizskriesies. Tālu, nē, viņš pa vecu komandu, jā. Bet var izšaut, jā. Labi, otra komanda, ko es nevarēju paiet, Washingtons Capitals arī. Es esmu izbrīnīts, ka viņi vēl tur bakstās kaut kur pie play-off. Bet viņi tur visas spēles līdzīgi, tur Vineta zaudē, Ovečkins vispār nemet iekšā, met pilnīgi citi spēlētāji. Kuzņecovs vispār neredz tur, jā. Kuzņecovs, jā. Tur ir Strome un kas tik tur visā. Pačoretī tur tagad atnāca atpakaļ, jā. Bet šī pirmajā trīniekā. Jā, bet vispār komanda kaut kāda vispār nesaprotam. Es tev teikšu, es esmu diezgan izbrīnīts, ka viņi tik augsts. Viņi vienkārši pierāda, ka... Kas ar Ovečkinu notiek? Viņi, nezinu. Sāc dzert ir? Es domāju, ka viņš jau nav beidzis. Cilvēks vienkārši... Bet viņam tā veselība noturēties tik ilgi tādā formā... Tā es esmu vispār, tas ir baigais... Brīnums, ja? Tas ir dabas brīnums, Čalim. Tomēr viņš ir 1 gadu ar Karsiku. Karsam, jā? Jā. Karsam 100 operācijas, jā? Nē, tas vispār nekur nav izbraukt. Teļš, zinu, viņam, ko tētis bija stiprs, ko muter basketbolistu, taču zinu, izcinā. Es esmu vienkārši, cilvēks tā kā tanks, zinu. Tā viņa mamma es pazīstu labi, tā Ovečkina, es zinu labi. Tā arī vispār ir drausmīgs aparāts. Smagais. Smags var. Smags var. Jā, es vispār nekomentēšu. Es vienkārši, zin kā, tagad es brīnos, ka tā, agrāk likās, ka tā Washington, piemēram, man no malas, ka visi nesāja viņam patronas, zin kā tur. Es domāju, ka vislielākais... Bet kur tik strauji? Kur tik strauji patronas nenesvēja? Bekstrēms. Tomēr. Jā. Bez šaubām, Bekstrēms viņam bija baroja ar Kuzņecovu. Bet tāpat, Harijs Vītoliņš savu vēlreiz atkārtošas saka, ka viņi tagad speciāli piesedz līgā.
Nu, kad neļauj viņam vairāk tā darboties, kā viņš kādreiz darbojās. Nu, ļauj tik brīvi mest. Tad, principā, un viņš ir lēnāks palicis. Līdz ar to tu vari tuvāk tikt, un tev vairāk nav tās izdevības. Viņš nav tik agresīvs vairāk. Es tā vai tā uzskatu, kā šitie spēlētāji, kas liek no viena punkta iekšā no lielākā daļa gols, ja, nu, viņi arī strādā visu laiku. Es domāju, ka viņš pēdējā laikā viņš ir futbols spēlē Krievijā. Nu, jā, reku. Ok, labi, visi esam tos apgājuši. Iesim tagad uz rietumu krastu, tur bišķi siltāk. Augstais tur pasties, kas tagad notiek. Ok, ejam, Vancouver mēs izrunājam. Absolūtie līderi. Bet tad nāk Vegas, kur, baigi, cik vispār ir viegli vai grūti spēlēt pēc izcīnot Stanley kausu nākušajā gadā? Skaista spēle sākas ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeigties malā. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Nu, galvā sēž to, kad tu esi vinnējis. Kas tur ir izmainījies? Un visiem pretiniekiem jau arī ir. Tur vārdsargs, piemēram, Hills ir ārā. Vārdsargu labi, viņi tur pagājušo gadu Stanley kausu, viņiem tur vesels lērums vārdsargiem. Bet viņiem vajag notraumēt. Viņa trešo vārdsargu tur man tā liekas. Bet tagad ir viens vārdsargs tikai, tas Tomsons stāv, bet Hills ir traumēts, un tad tur viņiem ir problēmas. Vislielākā bēda ir, ka viņi nemet neko. Jā, tas viņi pēdējās spēles, viņi baigi maz gols met iekšā. Bet tāpat otrā vieta savā Pacific, kā man teica bērns, Pacific, ja, tādā divizionā, viņš jau 55 punktu mierīgi tur. Un tad jau viņi jau zina, kā vinnēt. Saprotu, tur jau tā līdz play-offā būs visbīstamākā komanda, kā tev ir. Vancouver varēs blēsties finālā, ja? Nu, Dievs dod, lai viņiem. Jā. Tā būs smagākā cīņa. Losandželos arī tā lēnām. Zini, man tas vispār ir. Viņiem nekad negriez. Tu it kā negriez uzmanību, bet viņi tā divreiz Stanley kausu arī vinnēja. Tu zini, nemaz nepamanīja. Nu, tā it kā brauc. Kopitars vēl tur spēlē, un Dautīs un Kopitars, un kas tik tur. Bet tie līderi paliek vieni un tie paši. Nekas jau baigi nemainās. Apkārt veido tā kā basketbolā. Nu jā, bet tur 4 mājiņas ir. Tur sastāv jānotur. Redz, kā Vojnov ar skandālu izdina ārā, zin, kā atbrīvoja vietu. Nu jā, Vojnovs jau tur Stanley kausa īpašnieks. Divkārtē. Nu ko, Edmonton, baigi kaut kā, McDavids iesāk to sezonu ļoti slikti, bet pagaidām viņi velkās klāt, ja? Nu velkās klāt, tas laikam pareizākais teiciens pa klubu. Tur viss pateikts ir ar to, ka vilksies klāt. Ielīdīs plēfā un vilksies klāt. Jā, bet kas viņiem? Skinners sāc stāvēt labāk, aizsardzība labāk palikusi. Jā, nezinu. Es viņu vietā tieši varbūt, es nezinu, vārdsargs. Viņi tur pat citais. Vārdsargs un aizsardzība, zini. Tā vienmēr ir bijis. Ja viņi priekšā tur kaut ko izveidot. Viņam baigais sastāvs. Man vispār tas izbrīna. Un Keins, un viņam tā... Man vispār tas izbrīna, ka NHL pie viņu visiem šitiem te viņi nevar normāls aizsargs atrast. Tas baigi izbrīna. Vai arī viņi pārāk uzbrukoši, un tie aizsargi vienkārši nespēja pēc tam, kā teikt, visu tos sūdzes savā. Visi ar augstā paceltām rokām steigā. Viņi tomēr spēlē ļoti uzbrukoši hokeju. Ļoti uzbrukoši. Nu jā, tā ir pati interesantākā līgas komanda kopā Florida. Tā kā, skatīsimies. Labi, Kalgarī nekomentēsim, tur tā kā pa kalniem. Seattle ir atpakaļ. Jā. Seattle ir atpakaļ arī. To tu jau no sezonas sākuma teici. Jā, Dakors ir baigi interesantais stāsts par Dakoru. Viņa Grubauers ir ārā, jā, un tas vārdsargs, ne no kurienes. Vienkārši, bet tā pa zvaigznēm kļūst? Ne no kurienes? Jā, nē, bet kā uzreiz stabils vārdsargs, uzreiz komanda spēlē stabilāk. Aizķerās, bez šaubām, komanda ir droša, Tā kā viņi arī ir play-off zonā, Anaheim un San Jose mēs nekomentēsim, tur ir katastrofa. Tā, ejam, Winnipeg. Mēs ejam centrālajā zonā iekšā. Winnipeg, es teikšu, defense tur vienkārši ir vārdsargs un aizsardzība vienkārši. Viņi tur 3 iemet un uzvar vienmēr. Tā kā varbūt Winnipeg, bet kanādiešu komanda. Bet viņi tādi, cik te ilgi var, ka kanādieši nekad to Stanley kausu pēc Monreāls, viņi tā neviena Kanādas klubs nav vinnējis. Kas tad ir Winnipegs tā stiprā puse? Viņi pat, cik es redzēju, 2-3 spēles esmu skaties, viņi tāda diezgan mašīna tāda
baigā kustība. Saspēlētība, jā. Baigā kustība. Disciplīna. Baigā kustība. Vārtsargs labs, Helibuks. Baigi, viss ir stipri. Tāda liela. Nav tā kā, es teicu, San Jose tā kā Liliputa, zinu, visu maziņu kaut kādu. Tie tādi lielceļu laupītāji, zinu. Jā, tos grūti ir apspēlēt. Nu kā, protams, tāda vieta kaulā iekšā sit. Viena no favorītiem arī uz Stanley kausa tagad ir, kas ir baigais. Kad sen ir bijuši Vancouver ar līderu un Winnipeg. Kad tas ir bijis pēdējo reizi? Es nezinu, nekad. Varbūt tad vecos laikos, kad mēs vēl te sēdējām. Winnipegs jau nebija vienu laiku. Jā, bet es domāju, Kanādas komandas, kad te ir bijuši tik liela favorīta. Tā kā tur arī ir liels izmaiņas. Labi, Colorado ejam. Sandu Ozoliņa, kā skauta komanda. Kā pa kalniem. Tagad kalns vēl izkrīt ārā. Vislielākais gols pārāk daudz samet. Redzēs, pirms atzīsimies pirms sezonas. Kas ir tas Ničuškin, tas talants? Kāpēc viņš tik daudz met un kāpēc viņi tur vispār? Viņam jau pa lielo tos gols, ko viņš met iekšā, lielāko daļu. Viņš jau pie vārtiem tur visā. Jā, viņš vārtu liels un zina to ripu, ko darīt. Un viņam pa malām Makinens un Rantanens. Makars aizsardzībā, Viņiem vēl tas Landes kaut kas tas traumēts, tas jau baigā vispār. Un rekur, kā trauma dabū. Iesi divas gols un notraumējā. Vārtsarga problēma arī, ja? Bet tur nekad, es negribu. No roā laikiem nav vārtsarga neviena, ja? Nē. Redz, ka viņi čempioni izcīnīja ar visu Kempers, kas tur bija. Kempers bija, bet viņš tas ir tas taču Kempers. Jā, kas ir Vašingtonā, jā. Viņš bija, bet tur arī. Tagad es tev teicu, Georgijos, nav vārtsargs. Es galīgi neliktu. Bet kāpēc viņš ir pirmais vārtsargs? Es vispār brīnos, kā viņš aizbrauc, jo viņš pa lielo, Krievijā viņš nemaz nav. Bet viņš ir pirmais. Viena no labākā komandas vārtsargs. Kā viņi var izdarīt? Kur tas talants? Viņš bija Rangerē otrais vārtsargs. Jā, bet viņi jau tāpēc savāc, jo šis Jorkins viņu noēd vienkārši. Viņš viņam nedeva variantu. Par to iet runa, bet kā Colorado nevar dabūt labu vārtsargu? Nezinu, moš viņš lēc ir. Kāds bija lēts vai nekad tu ej uz čempionu titulu? Nezinu. Viņam tas francūzs vai kāds bija tāds? Francūzs bija čeks. Jā, bet tas arī notraumēts un arī nav viņš sēneri, viņš ir jā, un tad varbūt viņi tur varēja balansēt. Tagad tur arī, teiksim. Man tas vispār izbrīna, ka Kanādā un Amerikā, nav, agrāk vesels plejāds bija, pēc tam Somi bija vienu laiku, baigi daudz Somi bija, baigi. Tagad Krievi. Tagad Krievi tur bez variantiem. Bez Krievu vārtsargu vispār nekas nezinu. Iznāk kaut kāds uzvārds, tu jau zini tos KHL, viņi tagad visu laižās prom. Jā, tev ir iespēja aizbraukt, tu taču neies minēt, ja tev zin kā, tev vienalga kādā variantā piedāvās līgumu tur, vienalga cik virzienu, viņš brauks prom. Labi, parunāsim vēl par Dallasu, arī 3. vieta, bet ne tik. Es tev teikšu, ļoti stabila komanda. Ļoti. Redz, viņam bija Otingers ārā, tagad viņš ir apakaļ. Varbūt tā bija tāda, ka stabils vārtsargs viņš pietrūka. Es tev teikšu, ka Dallas ies tālu. Viņiem ir ļoti disciplinēta komanda, un pagājušajā gadā jau arī viņi bija līderi tādu savu. Viņi visu laiku ir. Jā, bet tā komanda, viņi teiksim, playoff komanda, manuprāt. Jā, bez šaubām. Viņam ir labs vārtsargs, aizsardzība. Tur ir vēl ir komandas, ko es gribētu parunāties, tā ir Minnesota. Jo Fleury tikko rekordu uzstādīja kā otrais vispār visu laiku NHL varžos pēc uzvarām. Ja, es gribēju tev vienu jautājumu uzdot, es kā braucu, domāju, kāpēc Fleury aizlaida Pittsburgh prom? Viņš ir leģendārs vārtsargs. Leģendārs vārtsargs. Priekš Pittsburghs pirmais numurs, tur draftētais visi ir. Un viņi aizlaiž prom, vienkārši aizlaiž. Paņem to Murray vai Murray, kā viņi tur. Un tas Murrays tāda ir prom vispār un nav vispār. Varbūt tur grūti jau tev pateikt. Varbūt naudas ziņā? Kaut naudas ziņā, bez šaubām, lai grieztos tik. Jā, bet viņš pēc tā, ka viņi atlaida apsties, tad taču griezt jau cik reizi ir augšā celt. Iedomājies, tev jātur komandā Crosbys, Malkins, Letanks, Kesels tad bija šitais, tur pilns Gensels. Visu šitā te tev zvaigznes nāk, zin kā tev ģenerāla menedžers uz to momentu viņu jau nomainīja, tur to ģenerālu, bet ģenerāla menedžers tev vajag visus viņus iekļaut. Zin kā skatītāji. Žēl Fleury un pasies, viņš Minnesota velk. Melkai zausīm, es skatījos. Viņš jau pēc. Bija tas Gustavsons otrs vārtsargs, bet tas tā kā notraumējies tātad ir
Un Viņi jau samainīja. Viņi kaut kā man tā liekas, viņš Sietlā. Viņš ir Sietlā vai Lasvegasā? Sietlā bija, jo viņi savāca no tiem tur aizsargātiem draftiem, man tā liekas. Jā, kaut kāds bija, bet es tik saku, ka viņš vēl līdz šim brīdim Jo tie viņi iegāja Sietlā ar Vegas, man tā liekas, ka gāja iekšā, viņi savāca viņu no tiem tur neaizsargātiem. Nē, kāpēc Minnesotas zemē viņi bija stabili pagājušajā gadā laba komanda, un šogad viņi ir lejā, tas saistīts ar traumām? Domāju, ka jā. Prīzovs nav vairāk tas, un kaut kā tā komanda. Ka Prīzovam, es domāju, partneris vajag. Labāks, ja? Bet kāpēc? Tur ir Cukarella un Boldi. Kaut kā Cukarello jau veci. Jā, tur vajag kaut kā pamainīt, kaut ko vajag dabūt jaunu. Varbūt viņi iet uz leju, lai dabūtu kādu labu talantu. Cukarello ir vēl no tās Norvēģijas izlases, no tās, kas jau tagad beidz, tur, kas tur spēlē vēl Norvēģijas čempionātā. Tur Torresons vēl laiž. Okay, un absolūti sliktākā komanda ir Čikāga. Un es teikšu tādu, tu biji ļoti skeptisks par Bedārdu, ja? Bet viņš es vēl esmu arī. Viņam ir laba sezona, viņam žoklis salauz, bet viņš tūlīt būs atpakaļ, bet pa viņu visu Ameriku jūsmo. Nē, jūsmo tagad vēl tajā skandālā vēl vairāk jūsmo, zin kā. Ka žoklis salauz? Nē, ka es te kā viņi, mamma pieslēdz tur pie tās hokeja kustības. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Jā, bet es tev saku, es nesaku, ka viņš ir slikts, jeb viņš nav zvaigzne. Es saku, ka viņam, piemēram, kas viņam pietrūkst? Es viņu visu laiku gribu saprot. Ja jau tur cel, tad viņam jābūt ir Crosby līmenī. Bet viņš vismaz, nav. Bet Crosbyam pirmā sezonas arī nebija. Beidz, Crosbys iegāja iekšā, tak iegāja. Varbūt es, protams, to latiņu tur, zin kā, man jau patīk. Bet, manuprāt, Bedārds, vismaz no jaunajiem baigi. Mēs studijā toreiz, viņš man mūta aizvēra. Tā, ka viņš tos 2 golus iemet. Nē, bet viņam 2-3 momenti. Viņš realizē. Bet galvenais, ka viņš realizēja abas 2 momentus pa augstāko klasi. Tā mēs arī bijām. Kas viņam pietrūkst? Bet pēc tam 10 spēles viņš neko iemest nevar. Tā visa, tas ir jaunajiem spēlētājiem, tad to jāatcerās, jā. Ko, esam plus mīnus izgājuši cauri, varbūt mūsu prognozes. Sāksim ar mūsu prognozēm, ja? Nevis mūsu, bet pastīsimies ar William Hill TV prognozēm uz NHL čempionu iespējām. Tad pastīsimies mūsu iespējas, kas kur kādu punktu ir iegūt. Galvenie favorīti 2. Principā 3, tādi 8-25. Lasvegas, Boston, Colorado, Dallas, vai šis, pat Ņujorka un Karolīns. Ko Karolīna te dara? Mēs neesam. Viņam vispār bez vārdsarga. Bez vārdsarga viņam nav koķēt. Kādā sakarā te Karolīna ir ielīdusi? Viņi tur es tev pateikšu. Paņemsim pirmos 5. Mēs esam izrunājuši. Parasti jau ir tā, kad kaut kāds 15, visi 16 komandas, principā, ir parasti vinnē 16. komanda ieejot. Jā. Paņemsim to augšējo galu, pirmās 6, kur ir tā galvenie favorīti no tavuprāt? 7. Winnipeg ir. Jā, Winnipegai netic. Nē, kāpēc es neticu? Nē, bet te nav viņa Winnipeg. Te nav viņa. Mēs runājam pa augšējo galu tagad. Kur no augšējiem galu? Las Vegas, Boston, Colorado, Dallas, New York Rangers no tiem 5. Kur ir tavs favorīts? Tā pa lielo Dallas tajā pusē. Jā, Dallas, Florida. Es ņemšu tā. Dallas, Florida. Līdz finālam aizies. Es pa Stanley Kausu nerunāju. No šitās puses tagad, Vancouver. Ja pa pirmām 5 mēs runājam. Jā, un pirmām 5 tu iedevi Dallas, Florida. Tālāk nākošais. Tad ņem vēl tālāk, kurš no tiem outsideriem, nevis outsideriem, viņi jau turpat. Nē, es šito malu tikai aiztieku, tur, kur Boston. Es tajā pusē nemaz nestos. Jā, bet tātad, ko tu vēl, kas ir tie tumšie zirdziņi, kas var izšaut? Vancouver? Viņi tikai 18. Bez šaubām. Var finālā tikt? Bez šaubām es Vancouver liktu. Vancouver, kas vēl var no tiem New Jersey Devils augsts, kaut gan viņi? Nē, šogad es biju pārāk labās domās. Kings, Los Angeles, Tampa vēl.
Nē, no Losandželos, viņi tādi lēnie, zini, šie lēnie divplākšņi, tā lēnām aizbrauks, zini, Bet kurā. kāpēc viņi pagaida 22 tikai uzliec lūdzu? Nu, tas uz šodien, Jā, uz šodienu. Netic neviens viņam. Tad tu? 50. Nu, visus 50. Nu, redz, Vankūver 18. Bet man viņa koeficients. katrā ziņā stāv augstāk. Winnipeg, ja manā redzējumā viņai jābūt. Tad tavs fināls ir Dallas, Florida? To Jau momentu. šodien, ko tu Vancouver Un? un Dallas. Nevar būt vienā. Tas ir rietumfināls. Nā, Nu, labi, ieliesim Vankūver, Dallas, rietumos Jā. un austrumos. tāda vai, ka es pastīšos tā. Ļoti Gribētos jau tur Rangers redzēt, bet es domāju, ka tur Florida būs. Nu, tā kā jau tu teici, Florida un pret otru komandu, kur būs Viņās es tā pastīšos. Tampa, Nu, nē. Devils, Viņi nevar. Boston, Nu, nē, nebūs. Toronto. Tā jau labāk Rangers, jā. Nu, Florida Tad Rangers. Nu, ļoti labs. Nu, mums būtu ļoti interesanti, ja šī tāda Jā. fināla būtu. Nu, tā kā būsim izgājuši cauri un varbūt principā tagad pie saldējiem ķersimies pie mūsu prognozēm. Nu, varēsim ierēkt viens pa otru. Iziesim, no ko? Cik līdzīgu? +6 man, pastiet. Tu gudrāks esi, jā? Nu, pa 6 punktiem. Nav daudz, citu parasti mums ir visur tā. Nu, ko, ejam tev savu, uz ko tu ir pirmā līnija? Tev pirmā līnija, New Jersey, Man Florida. tā arī viņas paliek divas. Jā, Es vēl tagad tāpat tur. Florida, Dallas, Vegas. Un, nu, man, piemēram, Colorado, Oilers, Toronto, pasties tik maz. Tev baigi sūdīgi. Jā, Bostona otrā, pasties, man Kalgari ir izvilkusi. No lejas gala apsties tev Filadelfija ir izvilkusi. Un tev ir izvilcis šitas Vancouver. Reku, tev bija Vancouver apsties. Jā, es atceros, ka man bija Vancouver. Bet kā tev var iedomājies, nu, tā nav iespējams vispār kaut kādā baskītī, kad šitā komanda no lejas gala, ko mēs ejam, pasties, normāli, kā teikt, man tā stabilāk tev ir tā, no Čikāga mīļā komanda tev ir. Tu esi viņu ņēmi. Man atkal Kolumbus. Es viņu ņēmu, tāpēc, ka man Nebija bija jāņem. Atceries, mēs Man viņus Kolumbus. beigās. Mēs jau ar tevim cīnījāmies, kuru būs. Jā, tā kā. Nu, ko tu nokomentēt? Savu izvēli tev patīk? Jā, kāpēc ne? Jā, Filadelfija pārsteigums, godīgi sakot. Jā, mēs par to arī nerunājam. Nu, Winnipeg tev ir. Pasies, tev Winnipeg un tev trešajā riņķī, trešajā kārtā Winnipeg un Vancouver tev ir izvilkušais ausīm. Pat arī Nashville, ja, es skatos, 24, tāpat kā līderi. Tā kā, nu, principā, baigi dīvaini. Nu, ko, tāda mūsu rezultāti? Nu, tagad mēs tiksimies vēlreiz podkāstā tikai pirms playoffiem. Ja, tad mēs arī varēsim ieņemt, cik mums te punkti būs. Pusīti ir garām. Nu, vēl kas mums ir plānā? Plānā mums būs vēl kāda watching party NHL ar Vancouver Stead piedalīšanos. Es domāju, tas viss interesanti. 12. 13. Ja, mēs. Gaidīsim, varbūt Elva izmainīs tur, kur varbūt teicis vēlreiz varēs uzspēlēt. Tā kā bija. Tā kā, nu, principā, tad jau pavasars, tad jau Latvijas izlasa, un tad jau mums būs ko runāt. Tu uz Čehiju brauks uz Latvijas izlasi? Cerams, Cerams, ka ne. Jā, nu tad tu būsi kopā mums. Ja būšu kopā, tad būšu te. Skatītāji, liels paldies, ka esat kopā mums. Piediet laikus, jo Guņam patīk laiki. Jā, laiki tas ir labi. Piesakojiet mūsu kanālam, jo hokejs mums ir ļoti labā cenā un jūs esat mūsu labākie skatītāji. 100%. Un būsim, kā saka, jau tuvākā laikā klāt un runāsim atkal par NHL. Guņi, paldies! Paldies, Valdīt, ka aicini. Paldies, skatītāji, ka skatāties, spaidat tos laikus. Spaidiet, Jā. Uz redzēšanos! Uz redzīt, čau! Savarbībā ar William Hill.